Saimniecībā neslēpj, ka ir prieks par darbu novērtējumu un atzīst, ka balvu uzņēmēju darbībā gan nākus negaidīt, jo aizdītais periods tik tiešām nav bijis viegls. Vislielākais pārbaudījums jau bija cūku mērs, kas uzlika daudzus ierobežojumus. Ar tirgošanu bija vislielākā problēma. Vispirms bija neziņa, ka tikko sākās tas mērs, nesapratām, ko mēs drīkstam darīt un ko nedrīkstam. Aizliegumi bija vairāk kā atļaujas. Un tad nevarējām realizēt dzīvās cūkas, un tajā periodā mums ļoti pārauga bekoni. Un tad tie bija zaudējumi? Tie bija zaudējumi. Valsts gan piešķīra vienreizēju kompensācijas maksājumu, par kuru saimnieki ir pateicīgi. Taču saimniecībā stāsta, ka šo cūku mēru radīto situāciju izmantoja arī negodīgi uzņēmēji. Proti, nevarot laikus notirgot dzīvniekus, tika meklēti uzpircēji, bet samaksa nav līdz pat šim brīdim. Atdevām cūkas, un mums nesamaksāja vairāk par 6000 eiro. Kuri tagad ir arī norakstīts zaudējumos uz to rēķinu, kad bija ierobežojumi gaļas pārdošanai, iedzīvojās ļaunprātīgi citi cilvēki. Glāb savā ziņā tas, ka saimniecībai ir uzticīgi gaļas pircēji, gan paši, gan apkārtējo pagastu cilvēki, arī valmierieši un rīdznieki, jo pircēji ir novērtējuši te ražotās gaļas kvalitāti. Tās pamatā savukārt ir pašaudzētie graudi, jo tikai pavisam nelielu daļu labības nāks iepirkt. Tāpēc mēs arī varam izdzīvot, neesam bankrotējuši, ka paši audzējam graudus un ir ar ko barot cūks. Barot cūks pamatā ar pašaudzētiem graudiem rosinājis arī tas, ka nereti lielie labības audzētāji pārlieku lieto ķīmiju. Lielie zemnieki dažiem patīk pirms kulšanas apstrādāt ar preparātiem, lai ir visi vienmērīgi nogatavojušies un nezāles nav un sausi. Un tā ķīmija tomēr bišķi paliek graudos, un tā ietekmē cūkām veselību. Piemēram, mazie sivēniem, ja tu iedod tādu apstrādāts graudus, viņiem piemetās caurēs, viņi sāk slimot. Liek teikt, kāda tad labība arī mēs cilvēki lietojam uzturā. Bet runājot par saimniekošanu cūkopības nozarē, tad jaunais saimnieks vērtē, ka šobrīd pārāk smags ir arī nodokļu sloks. Zemēm tagad atkal pielikt lielāks nodokļus, 30%, tas atkal vairāk jāstrādā, nauda aiziet vairāk. Tāpat ienākumu nodokļu varētu palikt mazāk, PVN. Visur jau salasās lēnām. Savukārt apjomīgas investīcijas saimniecībai bija jāiegulda, lai īstenot projektu par Eiropas prasībām atbilstošu mēslu krātuves izveidi. Saimnieks ne bez ironijas saka, gribi vai negribi, tagad darbs cūkopībā jāturpina, lai atpelnītu ieguldīto. Atkāpes jau nav. Tagad obligāti 5 gadi ir jāatstrādā, lai nopelnītu cūku un mēslu krātuvi. Virts un mēslu krātuvi jāatpelna. 5 gadiem ir projekts un bankā kredīts. Jaunais saimnieks atzīst, ka nākotnē jāturpina strādāt abos virzienos, gan cūkopībā, gan arī labības audzēšanā. Abi, jo vienā nozarē dzīvot nevar. Jo, ja ir vairākas nozars, tad tu viens otru nozaru var atbalstīt. Jo dažbrīd iet graudos labi, dažbrīd iet cūkām labi, un tad tas ir līdzsvars. Un taujāts par palikšanu laukos, jaunais saimnieks ir apņēmības pilns to nemainīt pret pilsētu. No laukiem negrib bēgt projām. Savu laimi var tepat arī var atrast. Tātad šajā saimniecībā būs arī pārmantojamība. Un, kā saka saimniece, ja vien negadīsies kas pavisam nepārvarams, augstē arī cūks.